Bet nu tās būs trūšu buris vienam lielam trusim. Labā materiālā jebkurš var iztaisīt, bet draņķīga materiālā jāmāk uztaisīt kaut ko labu. Skrien, viņam tie ir augstums pietiekoši. Viņš ieskrien iekšā un šeit viņš var atpūsties. Nu, te mums ir mūsu tas mazais trusītis, kuram viss tas liels darbs bija padarīts. Čau, čau! Nezinu, vai jūs to redzat un saprotat to manu ideju, iesakumu ideju, bet nu tās būs trūšu buris vienam lielam trusim. Jā, lai viņam būtu tāda pilnvērtīga sajūta par savu dzīvi. Nu, tā, sākam būvēt. Jums tā godīgi atzīšos, man nav nekādu resījumu, nekāda plāna. Man vienkārši kaut kādu priekšā stāvu redzēt interneta te burīši. Nu, un attiecīgi materiāli arī nav. Viss, ko jūs redzat, tas ir vienkārši vecie materiāli, kuru es piegriežu kaut kādos līdzīgos izmēros. Tas arī viss. Un citu variantu te nav. Galvenais ir tikai padarīts darbs. Daram. Princips ir vienkārši piestiprinu un pat nogriežu visu lieku. Jums sāku uz zobenes zāģis. Tas ir super instruments. Tādos gadījumos, ka tev vienkārši nav laika tur kaut ko piemērīt, pēc faktā apgriezt visu un taisīt. Taisīt. Es domāju, tev pašlaik pieteiks, jā, jo siltas dienas vēl tikai priekšā. Un tāds ir pagaidām rezultāts kaut kādu tur, nezinu, stundu laikā, jā. Nē, bija tas karkās bija uztaisīts. Rīt turpināšu. Principā mani visi tādi krājumi, kurus sagatavojas, tur pa 10 cm ir beigušies. Jā, tad vēl jādomā par grīdu un jādomā par to, kā taisīt tālāk. Un jumts arī jāpadomā. Varbūt kaut ko nopirkt un nemocīties, bet no manas kredo izmantot, kas tev ir, nevis tikai iepirkt. Jo, kā teicu, no labā materiālā jebkurš var iztaisīt, bet draņķīga materiālā jāmāk uztaisīt kaut ko labu. Sveiks, te jau nākamā diena, tad attiecīgi tāds ir rezultāts. Un tagad es mēģināšu kaut kā pieskrūvēt tam grīdus un tā tam līdzīgu. Atradu šādu fīnēri. Interesanta māģija, sanāca tieši tāds izmērs, kas ir nepieciešams. Tagad jānogriež visas tas māliņas un jānogriež viss liekas un redzēsim, vai sanāk samontēt. Sanāca? Varbūt nav tik tur milimetros, bet sanāca ar vienu gabalu. Super. Ko taisam. Šeit tas trusis dzīvos. Šeit viņš staigās. Ziemas laikā viņam un tāda lietaina laikā. Protams, vēl tā teritorija viņam būs, bet man pašlaik koncentrējos uz šī tā būra būvēšanas. Te ir tāds izskaidrojuši, varbūt tā patiesība, kā tas viss izskatīsies. Tas trūsītis skrien, viņam tie ir augstums pietiekoši. Viņš ieskrien iekšā un šeit viņš var atpūsties. Tāds ir koncepts. Tā es cenšos tieši vietā sataisīt to durtiņu. Nezinu, pirmoreiz tādu izmēģinu. Redzēsim, tagad izskrūvēšu tos, kas ir piestiprināts. Un tad sataisīšu to durtiņu. Tā, progress ir šāds. Apmēram izskatās šādi. Vēl palika šo to daļu pabeigt. Un jumtiņu. Nē, jumtiņu šeit griestus uztaisīt. Vēl daudz kas jādara. Principā esmu finišu taisnē. Nē, labi, tur jumts vēl jātaisa. Šādi tā izskatās. Pēdējais detaļas, lai sataisītu to pēdējo durvīti, par kuru viņš kāps ārā. Tā kā šādi būs. Tā 2 dienas šādu sanāca man pabeigt. Vēl priekš ir, tā teikt, to pārnest un pabeigt jumtiņu. Jā, bet šeit ir tāds mehānisms. Es zinu, tā.
tam trusītim būtu kā uzkapt savā mīļotā nāmiņa. Šitai te viņš dzīvos. Nu tā. Šito dzīvniciņu iepriecinātu. Hei! Viņu sauc Roma.